visu laiku iekšā bija tā vēlme, kaut kas saistīts ar zinātni, ar kosmosu, kas ir mani, kā saka, sirdslieta. Es saprotu tā, nauda ir burtiski enerģija. Un tas jau ir kaut kāds materiāls, lai pēc tam iet uz kaut kādu inkubātoru vēl kaut kur. Es palieku pie sava, ka viss ir iespējams. Cēsis – bērnu zinātnes centrs Zino. 15,000 lielu un vairums mazu apmeklētāju gada laikā. Organizētās grupās un vēl jau ģimenes. Vērienīgs sociāls projekts, sapņotāju bizness vai pirmais nopietnais pieteikums kardinālām pārmaiņām izglītības sistēmā. Sākās ar to, kad pāris Cēsu novada deputāti, pa daļai mani seni draugi, uzaicināja man uz Cēsīm novadīt vienu lielu norvēģu finansētu projektu, kur bija sākotnēji doma taisīt biznesa inkubātoru, bet pat cik uz to laiku, kad šis projekts tika realizēts, jau bija Cēsīs biznesa inkubators, mēs sākām meklēt, ko citu varētu darīt, kas varētu būt tas biznesa virziens, ar ko šeit varētu piesaistīt gan cilvēkus, gan attīstīt uzņēmējdarbību, attīstīt kaut kādas inovācijas. Un tad mēs kontaktējāmies ar dažādiem cilvēkiem no Latvijas, arī no Ventspils, kur mums cilvēki ļoti palīdzēja. Un radās tā ļoti maza doma, ka varbūt te vienā stūrī varētu uztaisīt tādu tā kā mazu demonstrācijas centru, kur ir dažādas jaunas tehnoloģijas sasniegumus, lai veicinātu jauniešiem sabiedrībā vispār interesi par tehniskām lietām. Un tā ideja kaut kā tā viņa parādījās un ļoti ātri kaut kā apauga, un principā ļoti īsā brīdī mēs nonācām pie koncepta, kad viss centrs tiks novirzīts tieši tādam zinātnes centram, kur var bērni nākt, ģimenes, kur viņi interesantā veidā var uzzināt par tehnoloģijām, par dabas zinātnēm un pavadīt labu laiku. Zino durvis zinātkārajiem vēra pirms 3 gadiem. Un Vidzemes inovāciju un uzņēmējdarbības centra vadītājam Paulam Irbinam bija skaidrs. Agri vai vēlu Cēsis uzvarēs un būs vien jāpārceļas uz dzīvi šeit. Tikmēr Rīgā kaut kas kņudēja un urdīja Aldi Kalniņu. Viņa galvā salikās svarīgākās lietas. Ko pašam gribas un patīk darīt, un kā ar zinātkāres bacili aplipināt savus bērnus. Vispirms tapa grāmata, un drīz pēc tam sadarbībā ar Zino Aldis sāka veidot zinātkāres centru Zili brīnumi. Jā, tas laikam ir zinātkāres centra pirmā skice. Tajā laikā, kad man radās tā ideja, tajā laikā sāka būvēties Zino centrs Cēsīs. Es par viņiem neko nezināju, viņi neko nezināja par mani. Man vienkārši bija doma, kad Andrejsalā tur daudz bija pamestas telpas, joprojām pat laikam ir. Ka varētu vienā telpā uztaisīt, kur var atnākt pastaigā vecāki ar bērniem. Vecākiem būtu ko darīt, viņi varētu vienkārši kafiju dzert ar skaistu skatu, kas tagad jau ir aizpildīts Andrejsalā. Un bērni varētu tikmēr ložņāt. Bērniem patīk ložņāt, viņiem patīk bīdīt atvilknes un tam līdzīgi. Tāpēc bija doma, ka var uztaisīt tādu sienu ar skapi, caur kuru var iziet kumodi, kurā var caur koferi iekāpt, izlīst otrā pusē ārā un tam līdzīgi. Un tā ideja man viņa tā kā radās, viņa nekur nenorezonēja, visu atlaida. Un tad pēc kāda laika, pēc kaut kāda gada, sanāk jau pat pēc 2, mēs saslēdzāmies kopā ar Zino centru. Un tas viss aizgāja šitā. Man kaut kā liekas, ka cilvēkam baigi svarīgi tā vide, kurā viņš dzīvo, un tie cilvēki, kas ir apkārt. Un tas, kas Cēsīs man riktīgi uzrunā, ir tas, ka šeit ir cilvēki ar tādu uzņēmējdarbību, kur viņi mēģina visu laiku domāt visādas mazas jaunas idejas. Un šeit attīstās, varbūt nav lieli metalurgi, nav lieli uzņēmumi, bet šeit ir ļoti mazi uzņēmumi, ļoti labi cilvēki ar uzņēmēju tādu garu, kas attīstīs kaut ko jaunu. Mums ir makaronu ražotāji, mums ir metāla ražotāji, mums ir dažādi elektroniku ražotāji. Un tas visu to vidi padara tik interesantu kopā ar visu vēl dabu, kas te ir apkārt. Man liekas, ka tā ir perfekta vieta vienkārši, kur dzīvot ar ģimeni. Cēsu mērs Jānis Rozenbergs sākotnēji aicināja Paulu uz Cēsīm veidot biznesa inkubātoru, bet beigās ļāvās viņa idejai par Zino. Sākumā, jāsaka, es tā mazliet nesapratu, kas tas tāds īsti ir un kā tas būs, bet mums bija ļoti veiksmīgi. Mēs aizbraucām uz Skandināviju, uz vairākiem zinātnes centriem, un tad tā ideja apauga, un mēs redzējām, un arī deputāti savā starpā mēs par to tā kā runājām, vienojāmies.
Tad, protams, bija ilgs un smags darbs ar mūsu naudas devējiem par to, kādā veidā visu nomainīt to visu. Kad zinātnes centrs būs tas pats, kas biznesa inkubators, bet vēl labāk. Jā. Un, protams, tagad ir skaidrs, ka tās pūles ir bijušas, kā saka, ar tādu pluszīmu un pozitīvu. Un es domāju, ka tas ir viens no tādiem skaistiem, noderīgiem, praktiskiem objektiem, ar ko CS var būt īpašs Latvijā. Ja es būtu Pauls, tad katrā ziņā tāda, man liekas, milzīga avantūra pārvākties no privātā biznesa, kur ir laba finansiālā puse, uz projektu, kurš nezina, kā vispār beigsies. Ja? Bet, es domāju, ka risks attaisnojās. Kā es jau pats uzaudzis Valmierā pie Gaujas, tad jau bišķi savādāk ir. Tad es jau redzēju, kad pat cik aug bērni, tu jau gribi, lai tie bērni uzaug normālā vidē. Un tas man īstenībā cēsīs tieši piesaistīja, ka te ir vide, kur tu vari ģimeni audzināt. Jāiesaka liela cieņa visam tam domas sastāvam, kur neviens Latvijā nezināja, kas ir zinātnes centrs. Vispār nebija tas, tā kā tu stāstīt, mēs veidosim šeit atpūtas kaut kādu, ko neviens nekad mūžā nav redzējis. Un cilvēki tā kā noticēja un vēl sanāca aizvest viņus uz ārzemēm, parādīt. Un tad tā kā pamazām tā uzticība cilvēki ieguva. Kaut gan arī tikai pēc tam, tagad jau pēc gada jau, tad cilvēki nāk un saka, neticējām, ka būs, bet baigi labi. Tā kā kaut kā tā uzdrīkstēšanās varbūt. Šitā bundziņa, es neatceros, viņai kaut kāds sarežģīts nosaukums bija. Viņa taisīta no gāzes balona. Es redzēšu sarkanos gāzes baloniņus. Tad tur meistari kaut ko tur pārmetināja, iezāģēja tādas mēlītes, jo es jau parādīšu. Un katra tā mēlīte, viņai katrai savs tonīts. Es, ka esmu satraucies, es pienāku šeit pa daudzu. Sastrukturizēju savus ātomus un gaisu. Tas zinātkārtas, laikam, nāk arī no skolas laika, kad gribējās jau visu kaut ko zināt, tikai gribējās zināt, laikam, mazliet savādāk nekā to pasniedz skolā. Un, attiecīgi, tad sanāk, ka tas, kur es esmu nonācis, tas ir likumsakarīgi, manai būtībai, ka man gribās savādāk. 3 vīri tikko krāsotā klasē. Centīgais un zinātkārais, dumpīgais un zinātkārais, pieredzējušais un zinātkārais, savulaik skolotājs. Bija tādas garos kātos rullīši, lielas brūnās krāsas burkas, un tad attiecīgi vispirms vajadzēja maliņas apkrāsot, un pēc tam tad visu lielu laukumu ar rullīti. Aivars Gribus vada uzņēmumu Lielvārds, kas izveidojis digitālo bibliotēku, kur atrodami visi lielvārdu izstrādātie materiāli skolotājiem un skolēniem. Viņi digitalizē grāmatas un rada programmas modernai apmācībai. Viņi ir tie, kas maina skolu jau šodien. Lielvārdē tūlīt darbu sāks 3. bērnu zinātnes centrs Latvijā. Man liekas, ka tagad tieši šobrīd ar skolām viss ir kārtībā. Tādā ziņā, ka cik es redzu, cik es dzirdu, visur kaut kas mainās, visur kaut kas notiek. Un tas ir skaidrs, ka tas nevar notikt vienā dienā, visas tās lielās izmaiņas. Bet visi bērndārzi, skolas skolotāji, man liekas, tagad vairāk vai mazāk tas viss notiek un attīstās. Un, man liekas, ļoti, ļoti labā virzienā. Tagad tūlīt uzreiz rezultāts nebūs, mēs viņu nesagaidīsim. Pārmaiņas ir process. Un izglītībā viņš nav īpaši steidzināms vai palēnināms, jo izglītības sistēmas tradicionāli tās ir konservatīvas struktūras. Tā tas ir mūžīgi bijis. Tas, ko mēs varam darīt un kas ir sabiedrībai jāpalīdz meklēt un atrast veidus, kā mēs, kas vairs ikdienā neesam skolā iekšā, kā mēs varam palīdzēt un atbalstīt skolotājus. Kā mums panākt to, ka skolotāji kļūst pašlaik varošākie vidusskolēni. Tas ir tas, kas ir mums zinātnes centri, gan Cēsīs, gan Rīgā, kad
Tas ir tas, ko mēs gribam piedāvāt skolai papildus resursu, jo skola nevar atļauties savu zinātnes centru. Tas ir tas, ko mēs no savas puses varam piedāvāt. Noteikti, un tādas iniciatīvas var būt arvien vairāk un vairāk, kurās sabiedrība no savas puses netik daudz uzstāda prasības skolai, skolotājiem, bet meklē veidu, kā viņam palīdzēt. Ja? Un tad ir, teiksim, katram ir sava joma, kurā viņš ir spēcīgāks, zinošāks, varošāks, un tajā katrs tas ieguldījums noteikti nesīs augļus. Jo jebkurš labs piemērs, veiksmīga stunda, veiksmīga nodarbība, viņa ir lieliski atkārtojama, ja ir šī pedagoga sapratne un vēlme šādā veidā mainīt savu ikdienas stundu, un esmu pilnībā pārliecināts, ka šādu uz pārmaiņām orientētu skolotāju ir vairākums. Atgriežamies Cēsīs. Zino savu zinātkāri remdina arī grupa skolotāju. Tā saimnieks Pauls Irbins jūt, ka šobrīd ir īstajā vietā. Man, kā saka, tā dzīve aizved vairāk par tādām ekonomiskas, pats pēc profesijas kā ekonomists, un arī dzīvē vairāk es darbojos ekonomikas saistītām lietām, bet visu laiku iekšā bija tā vēlme kaut kas saistīts ar zinātni, ar kosmosu, kas ir mani, kā saka, sirdslieta, kas kaut kā bērnībā bija varbūt caur vecākiem ielikt iekšā. Un tā visu laiku kaut kur tā kā stāvēja. Un šitais bija man tāds labs veids, kur es sev, kā saka, arī realizēju no bērnības sapņu viedokļa. Viens no eksponātiem – domu spēka tests. Reku var redzēt uz ekrāna smadzeņu viļņus, un tad tas, kurš domā intensīvāk, tas to bumbiņu velk uz savu pusi, un tagad jau kaut kā baigi intensīvi ātrāk pa manīm. Viņi taisīja Ventspilī. Un tajā ziņā Ventspils ir labs pierādījums, kad viņi ļoti intensīvi iegulda izglītībā, un redz, tā nauda arī aizgāja uz Ventspili. Teiksim, šitādi izglītot arī citas iekārtas, kas te taisīts, viņas arī Ventspilī taisīts, jo tur ir cilvēki, kas māk izgatavot. Un tad tur arī, kur ir cilvēki, kas māk darīt, tur arī tā nauda iet. Bet mēs Cēsīs cenšamies panākt. Pirms gada Zino komanda realizēja vienu no Paula bērnības sapņiem – palaida kosmisko zondi Zino 1. Tā pacēla Latvijas karogu 30 km augstumā. Šobrīd startam tiek gatavot jau nākošā – Zino 2, kas būs sarežģītāka. Bet Pauls sapņo, ka pēc 20 gadiem tādi eksperimenti būs ikdiena. 2030. gadā šādos centros latvieši jau būvēs savus, studenti jau būvēs savus raķetes, skolnieki būvēs satelītus, es domāju, jau laidīs gaisā paši dažādu cilvēku pavadībā, paši būvēs lielus dažādus robotus. Pirmām kārtām, man liekas, mums ir vajadzīgi valsts vadītāji, kas nebaidās riskēt, kas nebaidās pateikt, kad mēs gribam 10 gadu laikā kļūt pārticīga, labi izglītota valsts. Manuprāt, tas līdz šim nekur nav skaidri pateikts, salīdzinot, teiksim, ar citām valstīm. Pa piemēru es citreiz minu arī Koreju, kas, teiksim, pēc otrā pasaules kara bija pilnībā sagrauta. Un kaut kur 70. gadu sākumā viņi izlēma, ka viņi 1/3 daļu no visa valsts budžeta ieguldīs izglītībā. Un tagad viņi ir tur, kur viņi ir, un, protams, tagad tas budžets ir mazāks, bet ir daudz valsts piemēru parāda, kad ir jāiegulda izglītībā, ir jāiegulda cilvēkos, lai būtu gudri domājoši cilvēki. Viņi arī radīs uzņēmumus, viņi arī nodrošinās ienākumus valstī. Visu laiku iekšā bija tā vēlme kaut kas saistīts ar zinātni, ar kosmosu, kas ir mani, kā saka, sirdslieta. Es saprotu, tā nauda ir burtiski enerģija. Un tas jau ir kaut kāds materiāls, lai pēc tam iet uz kaut kādu tur inkubātoru vēl kaut kur. Es palieku pie sava, ka viss ir iespējams. Kāda varētu būt Latvija 2030. gadā, pieņemsim. Pirmais, kas man nāk prātā, ir sirsnīga, tad ir atbildīga, altruistiska sabiedrība. Zinātkāres centrs Zili brīnumi. Sociāls projekts vai bizness. Bagāti viņi tā nekļūs, bet pelnīt vajag.
Tā mana saprašana ir tāda, ja tu dari to, kas tev patīk, tev ir ar to jāpelna un ir jāsaprot, ka nauda tas nav slikti. Kā varbūt bieži vien mums varētu likties. Tur mantrausība, mankārība. Jā, ir arī tādas īpašības, bet es saprotu tā, nauda ir burtiski enerģija. Ja tev ir nauda, tev ir enerģija. Tev nav enerģija, tev naudas nav. Es nezinu, to var paskatīties katrs uz savas pieredzes, un es neredzu, ka ir savādāk. Attiecīgi, ja es kaut ko daru, man ir nepieciešams, lai tur ir enerģija. Un, attiecīgi, tur ir jābūt naudai, un viņa arī vienmēr tur būs, ja tā lieta ir, ja viņā ir arī gana daudz enerģijas ieguldīts. Mums pašiem savus algas ir jānopelna. Un, ja mēs gribam piesaistīt šeit labus cilvēkus un attīstīties, tad mums ir vajadzīgi labi cilvēki. Un, lai būtu labi cilvēki, viņiem ir labi jāmaksā. Un, lai viņiem labi varētu maksāt, mums atkal ir jādomā, kā piesaistīt cilvēkus. Un to, ko mēs nopelnam, to mēs principā ieguldam tepat atpakaļ. Mēs taisam jaunus eksponātus, mēs veidojam jaunus zinātnes centrus, ja tas ir iespējams. Sadarbībā ar uzņēmējiem mēs domājam jaunus veidus, kā popularizēt tehniskās zināšanas, kā tā nauda atkal iet atpakaļ. Un, kad tu pats sev var uzvilkt augšā, tā kaut kāda tāda jocīga sajūta. Un galvenais jau nekā sarežģīt, bet ir forši. Un tev uzreiz tas atraisa varbūt kaut kādas idejas, ko tu varētu izdarīt, ko tu varētu jaunu uztaisīt. Radoša apspriede Cēsu Zino. Paulam pievienojies Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāles vadītājs Alvis Sokolovs un Zino tehniskais direktors Ingmārs Grīnbergs. Puikas sadomājuši uzbūvēt saliekamu elektromobīli. Ja mēs varam tādu uztaisīt, nofilmēt vienkārši, kur viņš strādā, un tas jau ir kaut kāds materiāls, lai pēc tam iet uz kaut kādu inkubātoru vēl kaut kur. Idejas neliek mierā, un Cēsu jaunieši ar prieku tās realizē. Ir praktiskas lietas, uzbūvēt kaut ko paši ar savām rokām, pamēģināt kaut ko izdarīt, kādu eksperimentu dabā, tam līdzīgi. Lai jaunieši dabūtu zināt ne tikai, kas ir dators un programmēšana, bet arī, ka var kaut ko uztaisīt, uzbūvēt no koka vai no plastmasas vai pielikt uguni kaut kam un pastīties, kas būs. Fizikas brīnums, kas nav nekāds brīnums, bet tikai fizika. Mēs mēģinām piesaistīt šeit dažādus jauniešus ar dažādām idejām par jaunām tehnoloģijām, kur viņi, izmantojot mūsu infrastruktūru, mūsu cilvēkus, viņi var tās savas tehnoloģijas šeit uzbūvēt, varbūt te uz bērniem izmēģināt, uztaisīt kaut kādu elektromobīlu vai uztaisīt kaut kādu jaunu datoru programmu vai vēl kaut ko, kur viņi var šeit izmēģināt, un pēc tam no tās idejas jau var veidoties kaut kāda varbūt jauna inovācija un jaunas biznesiņš. Tā kā mēs principā šeit caur šo zinātnes centru mēģinam arī veidot vietu, kur attīstās kaut kādas jaunas tehnoloģijas un idejas. Atgriežamies pie 3 vīriem klasē – centīgā, pieredzējušā, dumpīgā. Latvijas valsts attīstību noteiks ne tikai atsevišķi spīdoši talanti, kuri mums ir ļoti daudz un skaisti, ar kuriem mēs varam lepoties gan zinātnē, gan mākslā, kultūrā. Bet tieši tas, cik kopā nācija būs attīstīta, kādā veidā mēs spēsim panākt, ka profesionālajā izglītībā aiziet tie, kas profesionālā izglītība varat sasniegt visvairāk, nevis tie, kam skolā ir grūtāk gājis. Kā mēs panāksim to, ka inženieri un zinātnieka karjeru izvēlēsies tie vidusskolnieki, kuri pašlaik labi un ir spējīgi apgūt ekstratos priekšmetus, bet viņi aiziet uz humanitārām jomām. Ja? Tie ir virkne šādu te viegli identificējamu, pašai identificējamu problēmu, kuras normāli, saprātīgi, plānveidīgi, mērķtiecīgi realizējot, mēs varam uzbūvēt labāko izglītības sistēmu. Palaižam bumbu vaļā. Burvju bumba aizripo, ja? Patiesībā nav nekāda burvju bumba, vienkārši istaba ir slīpa. Tieši skolotājiem paliek šeit vissliktāk. Jo skolotājiem atvilknīte ir pilna. Ja galva kā atvilknīte salīdzinam, tad tur ir daudz informācija, un skolotāji pārsvarā zina, kā vajag, zina, kā jābūt. Un attiecīgi šādu jaunu informāciju tur ir ļoti, ļoti grūti ielikt.
Kaut kur es lasīju, ka vai mēs gribētu iet pie ārsta, kurš vācījies vidēji, teiksim, uz 7. Ja? Teiksim, vai mēs gribam, lai mums māju būvē inženieris, kuram tur vidēji atzīme tur 6. Es pateikšu, ka es gribētu, tas, kas mācījās uz 3, jo pēc statistikas tie ir visi tādi veiksmīgākie pēc skolas cilvēki, kas ir, es tur varu pateikt konkrētu piemēru, man amatniecības skolā, kuru es nepabeidzu, es varu teikt, strādāju vienīgais tādā jomā. Un ir galvenieki, kuri nenolika eksāmenus, viņiem ir vienīgajiem labākās galvniecības. Tā kā tas ir vēl tāds. Un tas, ko pirms tam teica, kad skola sākās un tagad būs jābūt labam, man tagad praksē ir tas, ka mums grāmatvedība iet caur tevi, caur Zino centru, caur cēsīm, un man ir katru mēnesi jāraksta rēķins. Un man tas rēķins, lai es nekļūdītos, lai viņš būtu pareizs, es viņu pārlasu 10 reizes, katru reizi. Un katru reizi gada laikā, nosūtot 40 rēķinus, man ir bijušas kļūdas. Un tas, kas bija skolā, man bija jāuzraksta diktāts, un tur vienmēr bija kļūdas. Un es zinu, un es pārlasu un lasu, un vienalga kļūdas. Un tā paranoja no tā, ka tevi par to sodīs, viņa neļauj, viņa rada spriedzi. Jā, protams, skolotājiem ir jābūt palīgam, nevis soģim. Ja? Un tās arī tās paradigmas maiņas, kā panākt šo, kā mainās skolā ienāk arvien vairāk individualizēts un personalizēts. Tas ir tas, ko negribās skolā, kad tevi soda par to, ka tu nezini, jo skola jau arī ir tam, lai tu tanī iemācītos. Tur neviens neko nezina. Bērni maziņi. Samainīgs atkal. Zinātnes centri visā Latvijā. Vai vēl labāk, visa Latvija kā viens zinātnes centrs. Tā ir Alda Kalniņa vīzija par gaišo nākotni. Bet pagaidām katram centram jāatrod sava niša, lai neatkārtotos un ciemiņiem būtu interesanti gan šeit, gan Cēsīs, gan Lielvārdē. Man liekas, ka ir iespējams mazs var kļūt liels, un liels var kļūt mazs, it kā neiespējamas lietas, bet zinot atkal noteiktus principus, izmantojot noteiktus likumus, noteiktu informāciju, mēs varam to izdarīt. Man liekas, ka man ir ļoti izteikti sajūta, kas ir jādara un kas nav jādara. Es vienīgais zinu, ka es nesen atklāju to, ka es varu spēlēt monopolu un es varu uzvarēt monopolā. Un es monopolā atklāju, ka es varu spēlēt savādāk nekā tur tajos noteikumos ir rakstīts, tāpat laikā es nepārkāpju noteikumus. Un tas ir piemēram, tas ir stāsts par sadarbību, kad tu monopolā spēlē un tu jūti, ka tūlītās visas mājas brūk no pirkstiem ārā, ko darīt. Un tad tu atrodi sadarbības partneri. Turpat pie galda, un tur viņš sadarbojies. Un sanāk, ka rezultātā tajā monopolā neviens nezaudē. Nevar zaudēt. Principā zūd viss tās spēles jēga, ja, bet tas viss ir atļauts. Ja, un tu vari darīt, un tu vari sadarboties. Tas pats, man liekas, arī tas dzīvē darbojās. Un šeit daudz, kas ir uz sadarbību. Un tu vispār par naudu, īstenībā ir maz runa gājusi par naudu. Kur dabūt, kā dabūt. Vienkārši šeit ir iesaistīti cilvēki, visi, kam interesē tas, ko viņi dara. Vienkārši tas viss saslēdzies. Šitais ir ļoti interesants. Nācija jau palīdz. Te vajag salikt piramīdu, salikt klucīšu vienu virs otra. Un te ir interesanti tas, ka, lai to izdarītu, ir vajadzīga gan koordinācija, sarunāties, komunicēt, tas, kas parasti notiek. Hei, davai, tēti, davai, velc uz savu pusi, ko tu tur? Jā. Un tēti saka, ko tu, es tikšu visu saprotu. Nē, tev tagad ir jāvēl. Šitais attīst arī pacietību. Bija kaut kāds pētījums pasaulē, kad tie bērni, kas it kā ir pacietīgāki vai kas mākā attīstīt pacietību, ka viņi dzīvē vairāk sasniedz. Viņiem bija labākas atzīmes skolās, labākas attiecības, labāki darbi un tam līdzīgi. Tas tāds baigi interesants fenomens. Es palieku pie sava, ka viss ir iespējams. Jebkurš var kļūt par jebko. Vienkārši vienam varbūt ir vairāk talants un viņam vieglāk padosies kļūt par operas solistu. Kādam citam tas varbūt būs kuģu inženieris vai avio inženieris un tam līdzīgi. 2020. gadā, es domāju, šādi centri būs visā Latvijā.
Mm.